Labdien! Viens citu. Prieks šeit būt un gods šeit būt, redzot, cik daudz ievērojami cilvēki ar jums runājuši šīs dienas pirmajā daļā. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kurš tic, ka īstie vārdi atnāk īstajā brīdī, pat ja tu tos neplāno. Un es gaidot iespēju sākt runāt, atradu grāmatu aizmugurē, kas saucās Saprast UDHS. Es biju viens no viņiem, kam piemita uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms savā laikā. Un es atšķīru netīšām 48. lapusi, un tur ir skrīninga tests vecākiem un pedagogiem, kas liecina par to, ka bērnam ir UDHS. Mazākais traucēklis spēja novērst bērnu uzmanību no uzdevuma joprojām. Bērnam sagādā grūtības ilgstoši koncentrēties uz mājasdarbiem joprojām. Bērns aizmirst izdarīt lietas pat tad, ja pat tām atgādina joprojām. Publiski atvainojos sievai regulāri. Bērns visu laiku dīdās un nespēja nosēdēt mierā joprojām. Tāpēc es strādāju tur, kur es strādāju. Bērns pieļauj neuzmanības kļūdas mazāk. Un bērns steidzas atbildēt uz jautājumiem, pirms tie tiek uzdot līdz galam joprojām. Tāpēc ir šīs dienas sadaļa, kas saucas Paldies, skolotāji. Un es ar prieku piekritu ierasties šeit un pateikt paldies jums, skolotāji, ne tikai savā vārdā, bet es ticu, ka visu man līdzīgo, mazāk grūto skolēnu vārdā pateikt jums paldies. Un, lai jūs saprastu, kā man prasībiem būs kaut kāda slaida, es teicu, jā, vienu varam uztaisīt, lai jūs saprotat, kā es izskatījos, kad es gāju uz skolu šādi. Katru dienu citādāk, jo man likās, ka tas ir stilīgi. Paldies, viss. Tas nav ilgi jāskatās. Arī es esmu piedzīvojis tādā ziņā nelielu izaugsmu un vairs uz darbu tāds neierodos. Tāpēc mans paldies jums visiem ir sadalīts dažos punktos. Pirmkārt, paldies jums par pacietību un neatlaidību tajos visos brīžos, ka mēs tiešām nesaprotam, un jums ir jāturpina ar mums strādāt un skaidrot lietas. Paldies jums par to. Paldies jums par izturību tajos brīžos un reizēs, kad mēs negribam saprast, lai gan it kā cenšamies. Paldies jums par savaldību, kad jums šķiet, ka kā to var nesaprast. Un es tikko, mans jaunākais brālis nesen apprecējās, un viņš bija sagatavojis pārsteigumu savai sievai, gribēja iekārt mežā šūpoles, kur viņiem bija paredzēts fotografēties, un es viņam palīdzu, kā vedēja tēvs. Un mēs apmetam striķi ap koku, un mēs mēģinām to striķi dabūt tuvāk stumbram, un es mēģinu viņam palīdzēt, un viņš man saka vienkārši rauj un ej, rauj un ej reizē. Un es nesaprotu, ko viņš man saka. Es saku, vecais, es nesaprotu, ko tu man saka, dari pats, un viņš uz to teica, es nevaru sagaidīt, kad man būs bērni. Tā kā savaldība ir kaut kas, kas jums piemīt, ko es novērtēju un par ko visu vārdā saku paldies. Nākamais paldies jums ir par sirsnību. Ka jūs tiešām rūpējaties par mums kā par saviem bērniem, jo mēs pavadām ļoti daudz laika ar jums kopā, jūsu vadībā un jūsu rūpēs. Un to, ticiet man, mēs novērtējam tikai vēlāk. Tajā brīdī mums ir citas svarīgākas lietas, tāpēc par to jums liels paldies. Par dāsnumu arī es nezinu, kā jūsu pieredzē, padalīšos ar savu 2 reizes, kas man ir piemeklējušas pamatskolā. Pirmajā reizē, kad cienījumā skolotāja Zasa matemātikā, kur nekādā veidā man nevarēja sanākt 4, skatījās uz mani, uz žurnālu, un tad, kratot galvu, teica, atceries, Anžan, ka šis 4 tev ir dāvanā. Tā kā, paldies. Un otrs gadījums bija ķīmijā, tas gan bija vidusskolā, kā jūs redzat, neesmu ķīmiķis, un kur skolotāja Janīna Āriņa arī teica, ka tev nekādi nesanāk 4. Nekā. Un es ļoti no sirds teicu pēc skolotāja, goda vārds, man nevajadzēs ķīmiju. Goda vārds, galveno es iemācījos neliec sev virsū sērskābi, un ka svarīgs ļoti ir skābeklis un ūdens, lai izdzīvot. Es saku, to es zinu, ticēt man nevajadzēs, un viņi arī tikpat dāsni man tomēr to 4 piešķīra. Tāpēc paldies jums par dāsnumu. Paldies jums par palīdzību, kad jūs paliekat ilgāk, koncentrējaties uz kādu vairāk, kuram ir grūtāk saprast. Pats tajā pašā ķīmijā esmu pat sūtīts no Madonas ķīmijas
nometnē brīvlaikā uz laucieni, lai tur esošā ķīmijas skolotāja man spētu ieskaidrot lietas, ko neskapēc visa Latvija saprot, bet es ne. Tāpēc paldies jums par palīdzību. Ar pieredzi, tagad pašam esot tētim, es saprotu un vēl vairāk novērtēju jūsu vērtību jau no bērnu dārza līdz pat vidusskoliem vēl tālāk, cik jūs esat svarīgi mūsu jau kā vecāku bērnu dzīvēs. Jo šķiet, ka mēs mājās cīnāmies, kaut ko mēģinām iemācīt un saprast, bet bērns atnāk no bērnu dārza un viņš griež pēkšņi ar šķērēm. Un viņš pēkšņi iet uz podziņu pats. Un tā, hei, mēs taču mājās kā darījām to pašu, bet viņš atnāk no skolas, gudrāks un ticis tālāk, jo tur ir skolēni un brīnišķīgi skolotāji, kas prot, acīm redzot, atrast vēl labākus veidus, kā viņiem palīdzēt. Tāpēc, tad vēlreiz milzīgs paldies jums no visiem mums par to, ka jūs mūs izaudzinājāt par sakarīgiem cilvēkiem. Labdien! Paldies arī jums! Un noslēdzot šo te pateicību virteni, es, protams, paņēmu no darbiņa kaut ko līdzi, tādu aploksnīti. Un zinot, ka jūs šeit esat no dažādām Latvijas vietām, man šeit jums ir dāvana kādam vai kādai no jums vienā no sestdienām atbraukt uz Dailes teātra izrādi. 2 personām. Bet, lai nebūtu tā, ka jūs teiktu, ka es esmu uzpirkts un pasniedzu šo ielūgumu savai skolotājai Ivetai Vabulei, kur jūs esat? Nav? Tā tad nav uzpirkts šis pasākums. Ja. Bet jautājums ir pavisam vienkārši. Mums nesen repertuārā ir izrāde Pīters Pens, Sajiet sviestā, kur jūs esat laipni aicinātas atvest un aicināti atvest savas klases, savus skolēnus, vienkārši labi pavadīt vakaru, sen zināmas pasakas ietvaros. Tāpēc jautājums pavisam vienkārši. Un nebūs kā skolā, jeb otrādi, ka jūs varat kliegt no vietas, pacelsiet rokas un es izvēlēšos, kurš atbildēs. Tieši tā. Un jautājums vienkārši. Kopš izrāde Pīters Pens Sajiet sviestā ir Dailes teātra repertuārā, cik izrādes mēs esam jau nospēlējuši? Visas? Nē, ticiet man, mēs šo izrādi ilgi spēlēsim. Jūsu atbildi? 23. Diemžēl nē. Jā? 7, nē? Jā? Jā? 8, nē? 15, nē? 12, nē? Jūs? 9, jūs? 17, nē? 4, nē? 13, nē? 11, jā? Labi, Uģi. Jūs bijāt vistuvāk sakot 17. 25, nē? 20, nē? 16, nē? 18 ir! Jā! Apsveicu. Es arī, lai nav jānāk, es taču jāsteigā visu dzīvi. Apsveicu. Tur iekšā rakstīts, uz kurien jābrauc. Tā. Paldies jums vēlreiz un ceru, ka turpināsiet iedvesmoties šodienas ietvaros ar visiem citiem svarīgiem ļaudīm un zinošiem, kas ar jums runās. Un visu cieņu, skolotāji, visu cieņu. Es bija liels gods te būt un redzēt jūsu sejas, un lielākā daļa no jums izskatās priecīgi. Pēc pusdienām. Tas nozīmē, ka jums viss ir kārtībā vismaz skolas dzīvē. Tāpēc paldies un tiekamies! Paldies, Gins. Gins Anžāns, ja nezinājāt, Dailes teātra aktieris. Sākumā aizmirst pateikt, ja? Aplaus vēl vienreiz Gintam.